pilns ar visādiem krāmiem, pastāvīgi kaut ko šujam. Te kaut kādas smadzenītes arī jāuzšu, jāpārklonē un tā tālāk. Visur apkārt ir bardaks, bet jebkurā gadījumā diagnostikas iekārta, vienmēr pirmajā vietā. Tātad DB skārs, modifikācija, tātad jau attiecīgi saflešots, sakārtots. Var pa pastu sakārtot, te obligāti vajadzēs planšetīti. Planšetīti labāk ir ņemt, tā kā šitā ir X200, principā Samsungs. Galvenais, lai ir 10 colas plus ekrāniņš, 4 GB vismaz operatīvā un 120 GB vismaz cietais. Tas ir tāds iztikas minipums, kas tev būs vajadzīgs, lai tu varētu kvalitatīvi darboties un diezgan ātri strādāt. Mums tās iekārtas arī te ir vesela čupa, tātad un visas tās tiek izmantotas loģiski diagnostikā. Tā, aiziesim parādīt kaut kur. Tā te visur apkārt ir bardaks. Bet jāmeklē, kurā vietā, kur mums te ir kaut kas. Tā, kur kaut kas ir. Tātad, ikdienā baigi intensīvi jāstrādā, tāpēc, kompji vajadzīgi, lai būtu labi rukāti, jā. Un tad attiecīgi arī tāpat tās planšetītes, uzreiz izmet pa čārdžu, var ielikt šādā te tev vāciņš būs, tad tur attiecīgi varēs tajā labi strādāt. Un tev efektīvi vienmēr, ja kaut kāda krišana vai kas, arī jāiet darboties ar vāciņu. Vienalga kādu var uzlikt virsū. Tā. Jaunais programmētājs. Iesvētam Suharikus. Un nedaudz varēsim izstāstīt, ko mēs te redzam. Prāt, šis kamerā, pēc dainē pirkstu, pabrauc uz augstu, cik tur vēl palika. Jau daudz iekačājās. Kā skrien. Seats, kur pumpējās. Saņa kaut kāda. Jā. Un tātad, kas te ir interesanti? Interesanti tas, ka daudz un dažādas iekārtas. Kas tev tur, Denī, ir? Diagnostika, jā? Spied uz diagnostiku. Atturās dažādi automobiļi. Tātad, tu iekārt ar tipi dažādi. Redzi, palaižam šeit. Skaties kā tev. Redzi? Tas blakus. Savādāk, jā? Jā. Tāpēc, ka šits ir savādāks modifikācijas druscītiņās. Jā. Un jāiziet vēl suhariki. Vai labie. Savādāk. Katram ir kaut kāda modifikācija. Šī ir jaunāka. Un arī ir iekšā schēmas, visi zin, tas hainas. Vai kā viņi tur savs. Hainīts ir iekšā, tur ir kaut kāda kļūda. Tu ieej un var tur tik pie kļūdām. Tā ir šitā versija. Šis parastais standarts. Redzi? Update. Apnovajiet. Diezgan, ja labs Wi-Fi, tad labi iet. Un tātad, iekārt mums te daudz, bet mēs strādājam ļoti efektīvi ar viņām šancēt. Viss ir kārtībā, labi strādā, viss notiek. Efektīvs darbs. Labi ir tas aizsardziņš tāds, kad ir. Jebkurā gadījumā. Pilnvērtīga aparatūra, daudz funkciju. Piemēram, palaišam reseti. Kas ir kādi šeit ir reseti? Daudz. Bremzes, AdBlue, DPF, skvēpinieks, EGS. Viss kaut kas šeit ir. Te ir tāpatās. Paņem aizim, pasīsimies, kas ir pa History, Service Functions. Redzi, kāda šeit tās service funkcijas? Savādākas drusīt, redzi? Jā. Atšķirība, pasties. Te tā kā ABS bleeding, te ir ABS tā vienkāršot, un te tā advancēti. Piemēram, varam jau salīdzināt, jā, kas vienam ir vai otram nav. Piemēram, baterija, jā, laižam bateriju. Baterija matching, V1121. Bat matching, skatāmies, V1104. Te tā kā ir nedaudz jaunāka versija, bet pamat funkciju skaits jau tāpatās neizmainīgi, tas pats stabils. Vienīgais, kā tev tur jau, efektīvāk, ar kuru labāk, ērtāk patīk. Darbības jau tāpat. AdBlue reset, te tā, tur tā. Pasties, cik te daudz viss kaut kā ir. Vienkārši pilns. Pilns visādi funkciju. Tā kā, jebkurā gadījumā, ja kas interesē, tad var iztestēt, ievērtēt, kurš labāk, kurš kā patīkamāk strādāt, ar ko. Kas ir jautrāk, kas efektīvāk. Bet, ideja tāpatās ir skaidra. Tā kā interesē, droši raksts zvani WhatsAppā. Jau uz kursu Suhariki. Vajag labi iekšieties, starp citu. Kur tu iegāji? Kaut kādā Hiņjanka. Vai ārā.
Ok. Jā. Uz galveno ekrānu. Paņem reset. Tu arī jā, tāpat. Nu, ir gan tā, gan tā. Kurš mums te bija? X Pro 5, jā. Šitā ir tieši. Crank position sensor. Cranken. Engine power. Kas te vēl ir? Injector coding. Motor angle. Odo. Jā, šitam bildīs nav tik smuks kā šim, vai ne? Te pa smuko. Skaistos, kas te vēl mums ir? NOx sensor reset. Injector coding. Intelligent. Seat occupancy. Transport mode. Windows turbocharger. Sunroof reset. Stop start reset. Odo check. Language change. High voltage. Ar elektroautomobīļiem ļoti daudz var strādāt. Gas partikula. GPF un DPF. Gasolina partikula filter un diesel partikula filter. ECUs, ZGV, BDC, gateway modules. Coolant bleed. Air fuel reset. TPMS reset. Nu daudz. Šādi te ir standartizētā, ja? Tā kā tu vari izvēlēties. Kur vairāk vai mazāk interesē. Funkcija ir ļoti daudz. Tā kā nu jebkurā gadījumā šeit mēs turpinām updateoties. Dzene, cik laiks ir vajadzīgs diezgan ilgs. Cik jau te attiecīgi video rakstam? 6 minūtes. Vēl jāiet suharīgi drusītiņās. Tu jau pieslēdzies kaut kam, ja? Nu tā. Par planšetēm skaidrs. Tātad, kā jau teicu, planšeta vismaz 4 gigi operatīvas, 120 cietnis. Tas vismaz var jau būt stiprāk, bet ne mazāk. 64 gigi cietnis jau ir pa maz, tāpēc, ka ļoti daudz elektroauto iekšā. Ot, tāpēc tas pa maz, obligāti vajag 4 GB operatīvā, vai tad lielāku operatīvu atmiņu. Var efektīvāk. Kas te? Kaut kas te. Eļļa, tā, paskaties. Nega ar trubiņas. Tā kā reiz ir Electronic Throttle Valve, DPFN, EGR Adaptation. Lūk, šits ir tas. Mazliet, ne, tas ir eļļas padeva turbīnā īstenībā. EGRs te kaut kur ir virsū. Nu, tā kā jā. Tu normāli nodiagnosticē, pēc tam tu visu izārdi, saproti, kur ir problēmas, sakārto, sataisa un saskrūvē visu atpakaļ. Nu jā, kaut kā tā. Tā kā, jebkurā gadījumā, ekrāna izmērs arī var telefonā. Starp citu var vienu un to pašu var likt hoķi uz 10 planšetēm vai telefoniem. Viens adapters, viņš strādās ar visām. Programma var sadzīt iekšā, kur gribi. 10 reizēs, bet loģiski, nu, kur adapters būs pievienots, to viņš ķers un attiecīgi ar to iekārtu varēs komunicēt un strādāt. Tā kā, nu, jebkurā gadījumā turpinam updateoties, kad viss sāpdētos. Nu, pasties 295 jau, redzi? Nu, praktiski viss ir pilns, te kaut kas pa vidus vēl palika drusīt. Riku vēl kaut kas dzenās iekšā. Kaut kādā tātā. Volkswagens. Bentley, Bugatti, Lamborghini. Nu, kas var būt labāks par Lamborghini? Vai izlasīt? Lamborghini, ja? Gan jau Lamborghini arī var droselē reset iemašīt, vai ne? Piemēram, oil maintenance, airbag reset, adaptīva front, adaptīvās gaitas, redzi? Optimized, matching. Un vēl kas ir vehicle coverage. Tu atver vaļā, tev jābūt būtu coverage. Un cik daudz ko var? Audi. Pasties, cik tā lapa. Pilns. Šitam ir topogrāfija. Iekšā starp citu. Kas sagries? Viņš tev kā topogrāfiju rāda. Seat occupancy. Man patīk labāk tas. Vručnuju. Ok. Kas mums tur paliek, kaut kas jāuzstāda ar rokām būs. Uztaneviķi. Kā tur pareizi darīt? Nostrojki. Jā. Nostrojkās mums ir jāpalaiž, lai viņam būtu accepts. Uztaneviķi. Un tagad viņš labi instalēsies iekšā. Tāpēc, ka jāiedod tā saucamā atļauja.
Labi suhariki. Labi iet iekšā. Gatava. Готово. Продолжаем обнову. Tad tu paslēdz elektromobīļi un IMO. Skaties elektromobīļiem, skaties, cik daudz update būs. Skaties, zagruziņ. 85 update elektrokāriem. Cherry. Kādu tik te nav to elektromobīļu? Bet visi zinām ir. Nezinu, BMW elektroauto ir. Audi elektroauto. Nu tie, kas pirmie, jā. Tesla ir. Pameklēsim Teslu. Tesla, kur tu esi Tesla? Sēdz, kur ir Tesla? Tūltās viņi arī updatosies. Tesla ir 10.25 versija. Tā kā Teslas arī bez nekādām problēmām. Jāied osu hariki. Lop. Nu kaut kā tā. Nē. Ir kaut kādi jautājumi. Kā redzi, ļoti daudz. Klaču mačiņu. Pilns. Blue reset. Viss kaut kas ir pilns. Daudz un dažādu funkciju. Un automobīļu arī pilns. Vēl tātad. Common used, tas ir, kuras mēs lietojam ikdienā visvairāk. Tas ir commonly used. American, European, Eiropas automobīļu tirgus. ASEAN, Chinese kās. Cik to te daudz. New Energy. Neo Energy. Visi elektro. Vai kur ir? Tesla. Tesla. Tinkš. Cik daudz te Tesla var? Battery reset, set right height, service, coolant tire purge, door setting, instrument panel, tire pressure reading, brake exhaust, steering wheel angle, read level sensor value, calibration charging, learn key, body wind learning. Pilns funkcija ir Teslai. Pilns ar Teslas funkcijām. Te varam tāpatās izdarīt. Tā kā jā, ok. Ja interesē, droši raksti, zvani WhatsAppā, sakārtosim.